Podcasts pirms darba sadarbībā ar Tele2. Praktikants par vadītāju. Miniseriāls par to, kā vienā gadā sakrāt 10 gadu pieredzi. Uzņēmums Tele2 meklē vadības praktikantu. Management Trainee ir unikāls projekts, kura laikā jauns cilvēks bez darba pieredzes iegūst apmaksātu vadības praktikanta darba vietu un gadu strādā par uzņēmuma departamenta vadītāju dubultnieku. Pirmā epizode – Trase. Ir 2022. gada 15. februāris, vēss rīts. Kādā noslēpumainā Rīgas apkārtnes vietā uz neparastāko personāla atlases interviju savā dzīvē ir ieradušies 5 jauni cilvēki. Mani sauc Gunts Kalniņš, man ir kārtas numur 3, un es ceru, ka šī diena būs lieliska. Mani sauc Lāsma Zaķe, un mans numurs ir 2. Mani sauc Sendija Beata Lazdiņa, un mans numurs ir 5. Mani sauc Ingvars Kudeikins, un mans kārtas numurs ir 1. Kalvis Kaugars ar numuru 4. Šodienu viņi atcerēsies arī pēc 20 gadiem. 4:30 celšanās, rīta rosme, augsta duša un tālāk ceļš uz Rīgu, uz nezināmo. No rīta es pamodos, uztaisīju smūtiju. Jā, iegāju dušā, atsveicinājos, lai būtu svaiga galva. Un, Es eju iekšā telpā, skatos vēl 4 citi cilvēki sēž. Es domāju, ok, būs jautri. Vispār nebija nekas zināms un tu nezini, kas būs. Tas ir tā kombinācija radīja to tādu patīkamu to pacelātību. Patiesībā domāju, ka es atnācu tikai uz interviju, ka mēs pašā birojā būsim, nevis, ka mēs kaut kur brauksim. Un ierodoties Tele2, domāju, kas tad tagad ir sagaidījis? Te šeku reku kāpju tiekšā busiņā. Es zināju, ka būs ne tā kā parasti, jo intervija mums jau bija bijusi, tie paši testi mums jau bija bijuši, tad tagad vienīgais, kas atlika, bija tādas nestandarta situācijas. No sākuma domāju, ka būs kaut kas līdzvērtīgs citu gadu atlasēm, ka būs jālec, jākrīt, jāšauj, bet beigās ir jābrauc. Braucām uz 333 trasi, un tad mēs izvilkām visi numuriņus. Man trāpījās pēdējais 5. Un tad, tā kā mani beidzot pasauca, tad iekāpām mašīnā ar Reini Nitišu. Reinis pacēla uzvalk man ķiveri un saka, neuztraucies, viss būs kārtībā. Un tad mēs sākām braukāt, un mašīnā sēžot man zvanu, es paceļu, un sāka jautāt pārbaudas jautājumus, kamēr mani mašīnā svaida no vienas puses uz otru. Halo, bet tu neesi Sendija? Jā. Kā tu jūties? Labi. Kad esat iebraukuši trasē, kur tevi kratīs un purinās, bet ļoti atbilstošs piemērs tam, cik interesants un aizraujoši varētu būt darbošanās pie komercdirektora. Tad mazais pārbaudījums iesildīsimies, un pirmais jautājums. Kādā krāsā ir Tele2 logo? Balts ar baltu. Vai tu zini, kāds ir Tele2 sauklis? Nē. Kas ir šī brīža Tele2 komercdirektors? Ok, wow! Šito gan es nevarēšu tagad pateikt. Okay. Nenāk prātā tev neviens vārds. Vajag īsti nē. Šī brīža komercdirektors ir Raivoros. Raivoros, ok, super. Raivoros. Es ceru, ka viņš nedzird un piedos. Gan jau, ka noklausīsies, neatskauties. Okay. Raivo, sorry. Klausies, Gunti, kāpēc tu vēlies kļūt par Raivoros labo roku? Jo viņa video uzrunā YouTube'ā, viņš meklē kādu, kurš viņu atbrīvot no pienākumiem. Aha, labi. Ja tu būtu mobilā aplikācija, kas tu būtu? Ja es varētu būt mobilā aplikācija, es būšu kaut kas tāds, kas vēl neeksistē. Taču, ja es būšu tik seksīgs, ka visi mani ņems. Ok. Kā tu jūties par tajā mašīnā, kad tevi čūpo par tiem līkumiem? Man baigi labi patīk. Nedaudz slikti nošavētas, bet ir labi. Klausies, vai tu jūties arī gatavi atbildēt uz loģikas uzdevumu jautājumu un atrisināt mazu uzdevumu? Jā? Labi, tad klausies uzmanīgi. Uz galda citam blakus ir izlikti 3 viestālureņi. Pelēkais ir malā, sarkanais nav pa vidu. Kur ir melnais? Vidū.
Vai tas pārliecināts par šo atbildi? Es atvainojos, varat lūdzu vēlreiz nosaukt, jo kā reiz mums bija vibrācija. Tad uz galda citam blakus izlikti 3 vietālruņi. Pelēkais ir malā, sarkanais nav pa vidu. Kur ir melnais? Malā? Nē, pa vidu. Nē, pagai. Pelēkais ir sānā, sarkanais nav pa vidu. Tātad pa vidu. Pieņemu savu atbildi, un atbilde ir pareizā. Prieks dzirdēt tavu sajūtu, tavu dienu. Labi. Kā tu jūties šobrīd virpuļojot trasē? Es godīgi jūtos mierīgs, jo es esmu ļoti koncentrējos uz elpošanu, izbaudu līkumus un cenšos salikt teikumus kopā tā, lai loģiski izklausās. Kurā valstī izgudroja internetu? Kurā valstī izgudroja internetu? Tā, labi. Es padomāšu 10 sekundes, tā var? Padomā 10 sekundes. 5, 4. Man šķiet, labi, tas ir ļoti wild guess, bet kaut kas man prātā šķiet, ka Latvijā, es nezinu kāpēc, bet kaut kur esmu lasījis, ka kaut kad vēl padomju laikos. Ok, pareizi atbildi šeit ir ASV. Ai, nu labi. Labi, nu tuvu bija. Un kurš pirmais paziņoja Latvijā par 5G internetu ieviešanu? 5G? Jā. Tele2. Un tad baigi ātri viņam sekoja LMT. Nu labi, paldies tev par atbildēm. Paldies, super, labi. Bet paldies tev par dalību šobrīd, un tad jau tiekamies tālāk. Jā, paldies tev, super! Forši, čau! Čau! Tele2 komercdirektors Raivo Rosts. Pirmā gadā mums gribās, lai šis ir tas atlases process, ko atcerās cilvēks arī 84 gadu vecumā, mazbērniem, ko pastāstīt. Bija man tāda intervija, kurā man bija jādara tas un tas un tas. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, protams, tur ir redzi, kā cilvēks reaģē nestandarta situācijās. Gribās, lai ir gan tas foršs process, lai viņš ir tāds interesants, bet, protams, gribās arī, lai ir tas absolūti īstākais, to izvēli gribās, to pareizāko izvēlēties. Tele2 HR biznesa partnere Adele Ozola. Šeit, protams, ir svarīgi, ko pasaka, varbūt kaut kāds zināšanu līmenis vai vienkārši izpratni par lietām, bet vairāk jau tas ir, kā cilvēks tiek galā ar stresu, tad, kad viņš tiek tiešām šūpots tur un mētāts un varbūt nepieredzētā situācijā, tad kā viņš tiek galā ar stresu, risinot loģikas lietas vai atsaucot atmiņā zināšanas vai vienkārši izsakoties par sevi, novērtējot sevi kaut kādās situācijās, tā kā, lai varam pastīties no malas arī, kā cilvēki tiek galā. Un tad pēdējais pārbaudījums, otrais šīs dienas pārbaudījums bija ar kompānijas vadītāju un komercdirektoru un HR vadītāju intervija. Tāda nopietna darba intervija. Droši vien to nopietnumu piešķīra tas, ka vienkārši tev tādas augstas pozīcijas cilvēki jautā tādus jautājumus, un tad varbūt nedaudz kaut kāds stresiņš ir par to, ka tie tomēr ir vadītāji. Fragmenti no darba intervijas ar kandidātu Ingvaru Kudeikinu. Labi, droši sēdies. Sēžos. Mēs esam trietā. Kolēģi Aija Bita-Ozere, kas ir personāla vadītāja, Tele2 Raivo Rosts, komercdirektors. Viņš izvēlās sev palīgu, tā kā strādā uz viņu lūdzu. Valds Vancovičs, vadītājs. Sarunāts. Tā. Nu ko, tad mēs ķeramies klāt. Mums ir pirmais jautājums un galvenais jautājums ir, kāpēc mēs šeit runājam, kāpēc tev interesē šī lieta, kāpēc es pieteicies un kāda ir motivācija? Tā to ir no tā brauciena bija jāatgūstas. Bet patiesībā es jau vienmēr, tagad iestājos arī universitātē un vēl skolas laikā esmu domājis par to, kur es varētu augt tādā uzņēmumā, ka es gribēju darīt kaut ko, kas ir saistīts ar uzņēmumu, ar vadīšanu un augt pa karjeras kāpnēm. Visticamāk, tādu tehnoloģiju jomā. Un es šo iespēju uzskatīju kā superīgu, lai gan saprastu sevi,
kāds es esmu, kāds cilvēks, pārbaudīt sevi dažādās situācijās un pie reizes arī darīt labas lietas, tā teikt, to, ko jūsu uzņēmums dara. Labi, paldies! Kādas ir tavas kā cilvēka vērtības, kas tev dzīvē ir svarīgas? Ko tev nozīmē vērtības? Man vērtības nozīmē atbalsts, jo es uzskatu, ka mēs visi kopā spējam sasniegt ļoti daudz ko tikai tad, ja mēs atbalstām viens otru. Jā, ar kādiem cilvēkiem tev vieglāk ir strādāt, ko tu meklē cilvēkus? Es meklēju cilvēkos atklātību un atbalstu, es tā teiktu. Cilvēks, kurš ir empātisks. Kāpēc tev vajadzīgs atbalsts? Tad nepadies pats kājās. Nē, kājās. Es esmu diezgan neatkarīgs. Es spēju darīt arī pasāvīgi lietas. Man arī ļoti bieži patīk darīt pašam lietas, bet vienkārši tas atbalsts, kāpēc ir svarīgs, tāpēc, ka mums visiem mēdz uznākt smagi brīži, un es vienkārši uzskatu, ka, lai gan es pats varu pārvarēt arī tās problēmas vienatnē, bet es vienkārši uzskatu, ka kopā mēs spējam sasniegt daudz vairāk. Vai tas nozīmē, ka tu savu smagumu vēl citiem virsū? Nē, negluži. Es pat esmu vairāk gatavs uzklausīt citus cilvēkus un palīdzēt. Es pats uzskatu sevi kā ļoti uz palīdzību vērsts cilvēks, un man vienkārši tas arī ļoti uzlādē. Jā. Iedomājies, konkurents ir iznācis ar mārketinga kampaņu, ko rāda arī TV, kurā viņš saka, jaunajiem klientiem 30% atlaidi. Nāciet, pērciet. Ja tu uzliks tādu pašu, kad arī Tele2 jaunajiem klientiem piedāvā 30% atlaidi, tavi visi esošie klienti vienkārši paliks dusmīgi. Ja? Valdis saka, nē, šitādu kampaņu, Ingvar, nelaidīsim. Bet, ja tu neko nedari, tad tu nesasniedz mērķus. Ko tu dari? Labs jautājums. Ko es daru? Kampaņu vajag, jebkurā gadījumā. Es domāju, pats svarīgākais, kā es saskatu kampaņu, ir tas, ka jābūt tādai dzirkselē, es teiktu, kampaņai. Respektīvi, mēs varam padarīt to kampaņu tādu catchīgāku. Kas būtu tā dzirkstele? Tā dzirkstele visticamāk būtu izveidot, varam iedomāties, principā kā, ne TikTok trend, tas ir slikti izklausās, bet izveidot ļoti vienkāršu, ļoti tādu spilgtu kampaņu, ļoti spilgts un ar catchy frāzēm uzreiz iesēdīsies galvā. Vismaz kā es saprotu no cilvēku psiholoģijas, ka viss, kas ir tāds ļoti spilgts, ļoti piesātināts ar tādām pazīstamām frāzēm, tas iesēžas prātā un vienkārši liek atgriezties pie respektīvi šajā gadījumā pie Tele2. Okay. Kaut kā tā. Labi, kā mēs vēl varētu runāt, bet mums jau stāvs gaida, un uz nākamo. Paldies, Ingvar. Labi, paldies jums. Labi, lai tev veicās. Uzreiz pēc intervijas ar Tele2 vadītājiem Ingvaram jautājām, kuru daļu no sava potenciāla tev izdevās atklāt? Es domāju, ka 80, ja tā izvērtētu 80, jo man gluži nepatika tās atbildes, ko es devu, kad mums vajadzēja ar mašīnu braukt. Sākumā es biju ļoti nosvērts, ļoti mierīgs, bet uz beigām es sajūtu, ka man nemanot parādījās kaut kādas emocijas, kurām varbūt nevajadzētu būt. Es neteiktu, ka tās bija sliktas emocijas, bet ka bišķīt emocijas pārņēma pār mani, un es varbūt atbildēju uz jautājumiem ne tik labi, kā es domāju, es varētu atbildēt normālos apstākļos. Ja šodien neuzvarēsi tu, kuram no saviem konkurentiem tu paredzi uzvaru? Es liktu uz Kalvi. Kā Kalvis arī tāds jauns, žiperīgs puika, arī tā var redzēt, ka viņam ir
tā deksme acīs un potenciāls, plus vēl ir sajūta, ka viņš ir ļoti zinošs, biznesa vadība jomā. Tāpēc lieku likmes, ja tā var izteikties, uz viņu. Fragmenti no darba intervijas ar kandidātu. Kalvis, Kaugars no Cēsīm, 32 gadus jauns. Teiksim, ja runājam par kaut kādu izglītību, tad esmu ne koledžu, bet tehnikumu beidzis Priekuļu. Bet esmu dzīves skolnieks. Es uzskatu, ka dzīve un visas tās lietas ir daudz labākas un efektīvākas. Un es paralēli visu laiku mācos mārketingu, cilvēku vadību, biznesu, tās visas lietas. Jā. 2017. gadā dienējot, es piemācījos vēl papildus kā autoelektriķis. Elektronika, tās visas lietas man interesē. Un, teiksim, tā mana dzīves pieredze bija tāda, kad pēc tehnikuma, tas bija 2008. gads, kad sākās tā pirmā lielā krīze. Redzēju, kā tā vecuma cilvēki zaudē darbu un tā, un nobijos un bija iespēja aizbraukt uz Angliju. Un tā es, teiksim, aizbraucu uz Angliju, tur 2 gadus vairāk nodzīvājos. Pateicu sev, ka tas nav mans, es tur sevi nevarēju tā kā ieraudzīt. Atgriezos atpakaļ un sāku dienestu karjeru armijā. Nodēļu 5 gadus, 2 reizes Afganistānu. Un tad arī kaut kādu periodu sasniedzu. Teiksim, es gribēju augt vairāk, bet, diemžēl, tas samats un tie cilvēki, kas man bija apkārt, neredzēja to potenciālu. Es teicu, 5 gadi ir savs atstrādāts, savs nodienēts, un tad es tā kā aizgāju civilajā dzīvē, kaut ko pastrādāju, šoferi, pa mehāniķi. Jā, tu teici, ka tu tici dzīves skolai, bet vai tu arī apzināti uz to, ka tu, teiksim, iegūsti arī kaut kādu augstāku izglītību? Nē, es uzskatu, ka augstākā izglītība ir vajadzīga, un viņā ir arī kaut kāda vērtība. Tā kā es teicu paralēli, tu varētu iesaukt kā juridiskajā koledžā, bet tas ir nekustamā īpašuma apsaimniekotais, tā ir profesija. Kāpēc tāda izvēle? Jo man arī, teiksim, man tās sfēras, kas man patīk, ir dažādas. Nekustamies īpašums, tā arī viena lieta, kas man tā kā, ko mani mentori un tie cilvēki, no kā es mācījies, esmu arī mācīju mani un teica, ja tu gribi būt turīgs cilvēks un tā, tad cilvēkiem kaut kur vienmēr būs jādzīvo, un tā ir, teiksim, ļoti sfēra. Bet, ja runājam par skolām, tad, ja ir tā vajadzība, teiksim, kaut profesionālā, tāpat augstākā kaut ko, tad viennozīmīgi jāiet, jādara. Bet vienkārši tāpat iet augstākās dēļ, manā skatījumā tas ir waste of time, waste of money. Jā. Kāpēc? Man draugu un paziņu vidū ļoti daudz cilvēku, kam ir augstākās un nepabeigtās augstākās. Un, viņi visi ir teikuši, ja viņi zinātu to, ko viņi zina šodien, viņi nebūtu sākuši. Paldies. Kāds ir tavas vērtības dzīvē? Spēks, mīlestība un draudzība, tas man arī šeit pie krūtis ir uztatuēts. Bet es uzskatu, ka pats galvenais ir īpaši mūsdienu laikmetā būt cilvēkam un cilvēcīgi un mīlēt cilvēkus. Un tad jau viss pārējais notiksies, jo tas, ko mēs darām, rādām, un dodam to pievienoto vērtību, tas ir tikai dēļ mums. Tas ir mums vajadzīgs, ne jau kādam citam. Tāpēc, ja tu iedvesmo cilvēkus, ja tu palīdzi cilvēkiem sasniegt to, ko viņi vēlas, tad kaut kā visums tev sagriež, ka tev arī viss nāk tas, ko tu gribi. Jā. Man ir tāds jautājums, tu pats minēji savu vecumu, 32 gadi, un tomēr ir arī pieredze. Tas, ko mēs piedāvājam, tu redzēji arī to attālpojumu. Es gribēju saprast tavu gatavību reāli būt motivētam gadu darboties par konkrēto, teiksim, arī samaksu. Manā skatījumā nauda nav svarīgais. Es, teiksim, esmu atteicis ļoti labs darba piedāvājums, ja mēs runājam tieši samaksas ziņā. Es šo projektu un šo iespēju skatos vairāk kā būt ar jums, mācīties no jums, būt tajā vidē un tās zināšanas, tie entie 100,000 eiro, ja mēs tā skatāmies, izglītība, pieredze, ja, nepieņemtie lēmumi vai pieņemtie lēmumi. Ja. Un tas atalgojums manā skatījumā ir fine, bet kā es arī minēju, kad varbūt ar laiku vienkārši ir kaut kāda konkrēta samaksa, un tad ir procenti no tavas produktivitātes un no tava teiksim, padarītā. Tā kaut kā. Paldies. Tas viss no manas puses. Paldies. Jā, ok. Paldies. Jā, super. Paldies jums.
Saki, Kalvi, kā tu pats vērtē savas izredzes šobrīd? Es domāju, ka es esmu finālā. Būsim tā, ja tā drīkst pasist pašam pa plecu, tad es teikšu, ka jā, kad es domāju, ka es daudz maz varbūt atbildu to, ko viņi meklēja, un kad es varētu būt finālā. Jā. Un ja tomēr finālā netiksi, kurš no kandidātiem tev pašam šķiet stiprākais? Man šķiet Guntis būtu tāds, viņam tas tā kā piestāvētu, un viņš arī par to mācās, un es domāju, jā, Guntim tāds piestāvētu tas amats, tas darbs, un jā, es viņam tā kā iedotu to, ja būtu mana lemšana. Kandidāts Guntis Kalniņš. Es noteikti gribēju parādīt dabiskumu, neko piespēlējot vai neko neslēpjot. Jo tāds, kāds esmu centos sev parādīt šodien, iespējams ar tādu viņiem nāksies veselu gadu strādāt. Tādēļ nav vajadzības kaut ko pārspīlēt vai pārforsēt. Mani sauc Valds Vacovičs, Tele2 vadītājs. Guntis Kalniņš, iespējamais, labais palīdz. Jā. Gunti, kāds ir iemesls, kāpēc mēs runājam, kāpēc tu šis vispār uzrunā un kāpēc tu esi mieru tērēt savu laiku šādai praksē? Tērēt savu laiku viennozīmīgi, jo kā arī pieteikumā programmā tiek minēts super duper lieliska biļete uz personīgu profesionālo izaugsmi. Un iepriekšējā... Ko gan mēs citu teikt? Bet iepriekšējā personīgā pieredze ir saistīta ar šādiem vadības virzieniem. Un jūsu piedāvājumu arī uzlūkoja kā tādu lielisku iespēju izaicināt pašam sevi pirmām kārtām. Un, ja radīsies, kā saka, sadarbības sinerģija, tad meklēt veidus, kā augt profesionāli, kā dot savu pienesumu organizācijai kopumā, un, kā saka, nelikt vilties organizācijai kopumā par to, ka jūs tērējat savu laiku un resursu uz mani kā treinī, un tajā pašā laikā arī, kā saka, sasniegt nesasniedzamo. Ok, par mobīlo tirgu. 3 mobilai spēlētāji, Tele2, LMT, Bite, noraksturo katru no šiem spēlētājiem ar vienu teikumu un vienu dzīvnieku. Bite. Dzīvnieku es liktu stirna, jo saistībā ar mežu, jo viņu visi saloni un arī tādas krāsas ir zaļas, koks iekļauts un tam līdzīgi. LMT bija ilgadējis klients, pārgāju uz Tele2 pirms pāris gadiem. Man viņi asociējās ar tā kā, es zinu, kad jūs ieiet tā kā salonā, jums ir tāda sajūta, kad viss ir tā kā tā valoda, ko viņi pasniedz, šis vēstījums, tā kā tāds pamatīgs, tāds stingrs, tā kā tāds... Izdomāts vai pārdomāts? Pārdomāts. Jā. Pārdomāts. Jā. Viņi ir labi spēlētāji, ar tādu diezgan agresīvu pieeju, es pat teiktu. Dzīvnieku, tad mēs varētu likt, ērglis. Ērglis. Par Tele2 sēž šobrīd pārunās. Kritizēt tā kā nevarētu. Mēs arī varētu pakritizēt. Protams, ja godīgi origo, ja mēs ejam cauri šo atjaunoto telpu, ir tāda forša iespēja visus 3 salonus pēc kārtas redzēt LMT, Tele2, Bite. Un vienmēr arī gāja tieši šo vidējo salonu pie jums, tur runāties. Vienmēr bija tāda sajūta tāda augsta, kaut kas tā kā pietrūkās. Tie apkalpošanas lodziņi, tādi interesanti. Un, manuprāt, uzņēmumam ir perspektīva, jo jūs esat pārsnieguši jau 1 miljonu ar klientiem aktīvajiem un arī kāpināt savu apgrozījumu, tad, manuprāt, iespējams, kā viens no maniem uzdevumiem, ja mums sanāk sadarbība, būtu iespējams kaut kā bīdīt šo te zīmola vedību vai pārmaiņu mazliet, ko mēs pēc tam izpētē varētu skatīties, kā padarīt šo te augstumu tādu pievilcīgāku klientiem. Tas ir mans personīgais viedoklis, kā saka, lai viņus uzrunātu. Kā šis ir pilnīgi out of topic, bet piemērs Rimī Maksima. Rimī skan forša mūzika, tādas krāsas silts, tu maksimāli, manuprāt, tu vienmēr augsts ir mūžīgi, kurā tu vienmēr ir augsts. Un ja jūs kādu dzīvnieku noraksturot, ja godīgi, pirmais, kas nāk prātā, ir čūska. Jā. Čūska, vajag paskaidrot? Kā tu gribi? Pēc izvēles, jā. Ja skaidrojums ir mums labvēlīgs, tad droši. Nē, viss ir labvēlīgi. Protams, paskaidrot. Mums interesanti būt, jo šādā asociācija mums nav bijusi nekad.
Nu, labi, čūska kādēļ? Čūska, piemēram, ir gluda, un viņa vienmēr atrod veidus, kā nonākt līdz jebkam, kur viņa vēlās nonākt. Un ir gan, manuprāt, gan simpātisks čūskas, gan nesimpātisks čūskas. Un, pieņemsim, mūsu vietējā odze, manuprāt, ar tiem zeltainiem austiņām diezgan simpātiski ir. Tas ir zelts, jā. Nopārdot, kāpēc tieši tu esi labākais šai trīnī programmai? Ja man būtu bārblītes bombonga, es jums tagad uzdāvinātu pa bārblītei. Labi, bet nopārdot sevi? Es esmu aktīvs, dažkārt pārāk runātīgs, bet ar domu, ka tas, ko es runāju, tam ir kāds pamatojums un kāda jēga. Man patīk uzstādīt mērķus un tos pašus arī sagaidīt no citiem, jo tikai kopā kaut kādos uzdevumos mēs esam spēks. Un, ja mēs spējam atrast kopīgos kopsaucējus, kā iet uz priekšu, kā buldozeriem, tad mums būs tikai jāmeklē kāds trešais, kurš palīdzēs pieliet degvielu. Kandidāte Lāsma Zaķe. Intervijā, man liekas, man veicās ļoti labi. Pretī cilvēks smaidīja, es arī smaidīju, bija ļoti tāda draudzīga atmosfēra. Un, man bija nedaudz grūtāk atbildēt uz jautājumiem, kad tika uzdot tādi specifiski jautājumi tieši no ikdienas, kā es rīkotos. Bet tie bija tādi grūtāki, tāpēc, ka es īsti neesmu bijis tajā pozīcijā un īsti nesaprotu, kāds viss realitātē notiek. Un tāpēc, bija jāizdomā, kā es rīkotos reāli. Bet jā, pārējie visi jautājumi likās, nebija nekas tāds pārāk izaicinošs. Un jā, man liekas, ka gāja tīri labi. Mans lielais dzīves sapnis šobrīd ir dibināt savu uzņēmumu, būt par uzņēmumu vadītāju. Un man tā likās, ka tāda laba iespēja, kur es varu gūt zināšanas un prasmes, kā vispār ir uzņēmumi. Tā visu ideja. Jauki. Un mums interesē, kurā jomā tas uzņēmums varētu būt, kas taps nākotnē? Tas vēl man nav zināms. Idejas vēl nav, bet tāds sapnis ir. Ļoti labi. Kāds ir tavs lielākais nedarbs, par ko neviens nezina? Nedarbs. Es nezinu, es esmu bijis ļoti paklausīgs bērns. Bet es pat nezinu. Jo es tiešām nedarbus nemēdzu darīt. Bet ar ko tu visvairāk lepojies? Tieši tikko mašīnā bija tāds pats jautājums. Tajā brīdī es teicu, ka es esmu nonākuši šeit. Bet tagad tā pārdomājot, tas principā ir tas, ka es esmu nonākuši līdz šai pozīcijai, jo viss man iepriekšējā pieredze un viss tas, ko es esmu guvusi dzīvē, tas ir man līdz šeit neatvedis. Tas šobrīd ir man tāds liels sasniegums. Un ja gadienā mēs tev teiktu, jā, tad kam tu pirmajam par to pateiktu un ko tu teiktu? Savam draugam, jo viņš šobrīd par mani sēž mājās un tur rīkšķus. Un es teiktu, ka jā, es to izdarīju. Jā, ar kādiem cilvēkiem tev vieglāk ir sastrādāties? Bet ko tu gaidi no cilvēkiem? Pieņemsim, tev būs uzņēmums, mums komanda jāvāc, kādus viņus meklēsim. Kuri nav tādi vienkārši, ka viņiem ir jāizdara kaut kas, un tad viņi izdara vienalga kā, bet ka viņi tiešām iedziļinās tajā un iedziļinās, kā viņi to dara un tā. Tad man ļoti svarīgi ir arī, kad viņi ir darītāji, nevis čīkstētāji. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki čīkst. Un kas vēl? Ka ir orientēti uz mērķi, lai tādi darītāji. Un cik lielā mērā tu pat atbilst šādam raksturojumam? Es domāju par 100%. Vienmēr esmu tiekusies darīt vislabāk, kā es varu. Kā tu sev pārdotu, kad Lāsma ir labākais, kas vispār var notikties šī treniņa programmā? Oi, es vienkārši, kā tas, ar ko es sev pārdodu, ir tas mans dzīvesveids, manuprāt, jo man patīk izaicinājumi, un es daru lietas, un es viņas mēģinu darīt labi, un es esmu visu mūžu bijis labākā klasē, labākās studijās, un man patīk būt labākajai. Ok, nu labi. Labi, jā. Paldies tev. Kā tev šķiet, kādu cilvēku Tele2 meklē? Mani, bet ja tā nopietni, tad es domāju, ka viņi meklē cilvēku, kas tiešām ir gatavs mesties tajā piedzīvojumā, mesties izaicinājumā, gatavs mācīties. Piedzīvojums vai tomēr darbs? Tas ir darbs, bet darbs ir liela daļa no cilvēka dzīves. Un,
Tāpēc es gribētu, lai mans darbs nav tikai tāds formāls, nopietns, kurus katru dienu eju uz darbu un viss ir nopietni. Es gribu, lai tas tiešām ir tāds, kas man patiktu. Skaidrs, ka rīt tu ceri būt viena no 2 kandidātiem fināla pārbaudījumā. Bet kurš kandidāts būtu pelnījis būt tur kopā ar tevi? Es nezinu, es jau kā ieraudu, kā lielāko konkurentu es uzskatīju Sendiju. Jā, jo es nezinu, kaut kā tāda sajūta, ka mēs varētu būt tās divas. Es ļoti centos neiespringt. Es centos nedomāt par to, kas būs, jo tas nav kaut kas īsti tāds, ko es varu kontrolēt. Man liekas, ka tas ļoti sanervozē. Man liekas, ka, ja es iespringstu, citreiz varbūt kaut kā liekas, es pati sev uzlieku varbūt pa daudz spiediena, un tad kaut kā nesanāk tā, kā gribētos. Bet tagad es jūtos tā, ka es izdarīju savu labāko, un es biju es pati, un necentos neko tēlot, neko uzspiest. Kandidāte Sendija Beāta Lazdiņa. Man vienmēr ļoti ir paticis, teiksim, vadīt, būt tā kā līderim, vienmēr būt tā kā notikumu centrā, būt tur, kur pieņem lēmumus. Tāpēc man liekas, ka tā arī ir tāda lieta, kas man droši vien pārāk ātri neapniktu, teiksim tā. Un tas kaut kur pazaudēju savu domu pilnīgi. Bet tā doma ir, ja es sāku šeit, es iegūstu to pieredzi. Tā kā jau Raivo ir arī teicis, ka viņš tā kā meklē kādu, kas viņu no vietas izmetīs. Varbūt tas ar to pēc gada es varbūt ar to nesteidzos uzreiz, jo man liekas, ka tur vēl noteikti ir ļoti daudz jāmācās, lai līdz tam tiktu. Bet ar tādu mērķi es labprāt arī ietu. Tieši to mēs arī meklējam. Un runājot par to, ka tu vēlies būt notikuma centrā, pieņemt lēmumus, vai tas arī nozīmē, ka tu esi gatavs uzņemties atbildību par citu cilvēku dzīvēm, nākotni? Tas ir, man liekas, arī tas, kāpēc es pieminu līderību tieši, nevis pieņemsim menedžmentu, jo līderis būs tas, kurš ies ar visiem kopā un darīs to pašu un neliks citam darīt to, ko viņš pats negrib darīt. Tad, ja tu uzņemies tā kā pats būt par līderi, tad tu zini, ka tu rēķinies ar to, ka tu liksi cilvēkiem darīt to, ko arī tu pats esi gatavs darīt. Okay. Tagad viens tāds radošāks jautājums. Iedomājies, tagad konkurence iznācis ar piedāvājumu jaunajiem klientiem 30% atlaidi. Laiž televīzijā to reklāmu. Tev kaut kas jāatbild. To 30%, ka visi esošie klienti redz, viņi vienkārši apvainosies. Valdes saka, nē, Sendija. Sendija, es atvainojos. Jā, viss kārtībā. Nē, Sendija, tu esi komerces direktors. Ja? Nē, Sendija, šādu lietu mēs nevaram riskēt ar esošiem klientiem. Kā tu kaut ko radoši izdomāt, lai iziet no situācijas? Ja? Man liekas, ka nevienmēr tas ir tieši par to naudisko vērtību, jo ir ļoti daudz citu faktoru, kas to ietekmē. Pats kompānijas brenda kaut vai imidžs, pieņemsim, brendu lojalitāte ir tāda lieta. Viņa nerodas tikai no tā, ka tev ir zemākā cena. Viņa rodas no kvalitātes, viņa rodas no klientu servisa, no visādām citām opcijām, kas tiek piedāvātas kopumā. Man liekas, ka tā ir ļoti liela tā kā lieta, kas bieži vien uzrunā cilvēkus vairāk nekā 30% atlaide, piemēram. Jā. Tev ir absolūta taisnība, bet kas varētu būt tas sales offers? Ne ar atlaidi, bet kaut kas radošāks. Kaut kas radošāks. Kaut kādu bonusiņu. Kas man varētu nākt tāds prātā? Tātad mēs atlaidi nedodam nekādu. Mēs varam... Varbūt padomā vēl daži jautājumi, un tad varbūt tā ideja atnāks pa vidam. Kādu tu esi mājās? Kas tev patīk, ko tu klausies, ko tu dari, ko mamma par tevi teiktu? Mamma, ko teiktu? Viņa teiktu, ka, man liekas, es esmu ļoti gudra un cītīga. Citreiz varbūt nedaudz stūrgalvīga. Bet tāda, kas pastāvēs vienmēr par savu viedokli. Paldies, man ir visi jautājumi izjautāti. Tava intervija bija pēdējā šodien. Vai tu jūti, kādu iespaidu tu atstāji uz Tele2 vadītājiem? Vispār jau grūti teikt, man liekas, ka viņi visi mēģina ļoti tādu taisnu seju noturēt uz to visu un baigi neizrādīt tās lietas.
Bet beigās es zinu, ka viņi jau paņems to cilvēku, kas viņiem dara vislabāk. Un es arī neko nepārmetīšu, vai tā būšu es vai nē. Bet, jā. Ko tu gaidi no rītdienas? Gaidu tikt rītdien. Man liekas, es pat nevaru iztēloties, jo man likās, ka rītdiena varētu būt tas brīdis, kad es satieku Raivo, piemēram, bet es jau šodien satiku Raivo, un tagad man tā liekas, tad es vairs pat nevaru iztēloties. Nu, es ceru gan, ka izpletne nebūs jālec, jo man bail no augstuma. Bet gan jau es pārvarētu arī tās bailes jau vajadzētu. Man ir grūti iedomāties, ko var vēl piedāvāt, tāpēc, ka līdz šim jau tik daudz intervijas bija, visādi testi bija jādara, gan telefoniski jārunājas, gan klātienē, gan video zvans bija. Es šaubos, ka pēdējais solis būs vēl viena intervija. Es drīzāk domāju, ka tas būs arī kaut kas ļoti nestandarts, iespējams kaut kas tāds, kur tev vajadzētu pārvarēt kaut kādas savas bailes, es teiktu. Es baigi īstenībā neko negaidu. No šitiem vīriem un sievām neko nevar zināt. Tāpēc es vienkārši celšos uz maidu, apbruņošos ar atvērtību un lekšu iekšā 100% visā, ko dos. Es ticu, ka, ja ne šis, tad man nāks kaut kas labāks, jo es ticu liktenim un es ticu, ka viņš man būs labs. Kuri 2 no 5 jaunajiem cilvēkiem šovakar saņems uzaicinājumu ierasties rīt uz pēdējo fināla pārbaudījumu, un kuriem 3 kandidātiem šovakar pateiks paldies par piedalīšanos konkursā, par to dzirdēsi nākamajā miniseriāla epizodē. 5, 4, 3. Godātie TV24 skatītāji. No vienas puses jau būs tāda rūgtuma sajūta, ka tik tālu un tomēr nekā. Man liekas, ka jebkura vadītāja neķēra sapnis, ka tev ir tik grūti, ka tev ir 2 ļoti līdzīgi, ļoti grūti izvēle bija. Tad es saprotu iemeslu, kāpēc mēs šodien arī sarunājam. Ļoti labi, man nevis par to nebrīdināja. Idejas autors un producents Juris Garjāns, aizkadra balss Pēteris Galviņš, skaņas identitāte Mikaela Landen, miniseriāls tapis ar biedrības Skanda atbalstu sadarbībā ar Tele2.